kad vēsture attīstās spirālē. Vēl viena lieta, kā savu veidu analītisks un vērtējošs novērojums, bieži tiek teikts, ka vēsture mēdz atkārtoties kā farss. Atkārtojoties, to var vērtēt dažādi. Pašreizējā situācija ļoti nopietna, tālu no farsa. Neskatoties uz ārējām farsas pazīmēm, kas tiešām ir klātesošas, es ticu, ka daudzi saprot, cik nopietnas ir mūsu amerikāņu kolēģu un izrēliešu rīcības sekas šajā konkrētajā gadījumā, un tās atbalsosies pasaulē ļoti, ļoti ilgu laiku, no šī brīža uz priekšu. Jautājums, ko sen gribu uzdot. Viņi runā par Krievu diplomātijas mākslu. Ko tas šodien nozīmē? Vai te ir jābūt kādai mākslai? Jā, tāda pastāv. Pirmkārt, viss jau norādīts mūsu doktrinārajos dokumentos un ārpolitikas koncepcijā. Galvenais uzdevums ir strādāt, lai aizstāvētu mūsu nacionālās intereses ar cieņu pret citu interesēm, ar cieņu pret valstīm, kas ir gatavas sadarboties ar mums uz vienlīdzības un savstarpējas cieņas pamata un tiekties pēc līdzsvara tieši starp šīm interesēm, kas rietumiem ļoti trūkst. Un īpaši tagad redzam, kā Trumpa administrācija atklāti paziņo: mēs neatzīstam starptautiskos likumus. Mums ir sava morāle, mums ir savi instinkti, un tie ir tie, kuriem mēs sekosim. Tāpēc nacionālās intereses, savstarpēja cieņa, sapratne, vēlme un spēja izprast savu partneri, savu sarunu biedru leģitīmās pieejas un, protams, arī pragmatisms ir svarīgi. Diplomātija, tāpat kā politika, visa politika, ir iespēja māksla. Visiem interesanti, ka sarunas notiek aiz slēgtām durvīm. Kā tas notiek? Kas ir šī māksla? Iedziļināties partnerī un saprast viņu, vai vienkārši kaut ko darīt? Es atklāšu nelielu noslēpumu. Ziniet, tam nav vispārēja noteikuma. Kas veido mākslu? Jā, katrs sarunas ir individuāls. Tās lielā mērā, ja ne izšķiroši, ir atkarīgas no sarunu dalībnieku personībām. Cik pieredzējuši ir šie cilvēki un cik daudz viņiem piemīt tās īpašības, ko mēs šajā gadījumā vērtējam, īpaši Krievijas diplomātiskajā dienestā. Izcilas valodas prasmes, svešvalodu zināšanas, vēstures zināšanas, reģionu, pasaules apgabalu valstu, ar kurām jūs strādājat, pārzināšana un par kurām jūs diskutējat. Šādā situācijā Ziemeļamerikas sarunu vedēji. Parasti šīs īpašības nav obligātas. Es teikšu tā, viņiem tās patīk. Mums bija disciplīna, ko sauc par reģionālajām studijām, kad cilvēki gatavoja diplomātijai. Diplomātijai, iedziļinoties šajā valstī, vēsturē, kultūrā, reģionā, ar kuru cilvēks strādās. Diplomātiskajā dienestā ar amerikāņiem viss ir savādāk. Mūsu gadījumā cilvēks parasti strādās ārzemēs apmēram 5 gadus. Tas ļauj viņam pielāgoties, saprast kontekstu un sniegt ieteikumus un idejas. Tas ir salīdzinoši ilgs laiks, amerikāņiem tie 2 līdz 3 gadi. Cilvēku var pārvietot no Indonēzijas uz Kongo, pēc tam uz Gvatemalu C. Tā ir sena tradīcija un viņa diplomātiskā dienesta iezīme. Mēs izturamies ar cieņu, bet, lai sarunas būtu produktīvas, svarīgi saprast jautājumu. Īpaši, kad tiek apspriesti tik dziļi jautājumi ar gadu desmitiem vai pat gadsimtiem ilgu vēsturi. Piemēram, tuvajos austrumos esošie jautājumi. Tuvajos austrumos. Pārsteidzīgi lēmumi, piemēram, es ierosinu kaut ko, daram tā, pieņemiet pirms par vēlu, tas nestrādās. Šķiet, ka tas, kas notiek pasaulē tagad, jau ir noticis. Mēs atkārtojam to pašu modeli, kā teica Maikls. Mēs attīstāmies un ik pa laikam redzam šādu neprātu. Vai arī tas ir kaut kas jauns, kas ir parādījies? Vai vēsture attīstās spirālveidā? Cits. Izšķirošā brīdī viņš sacīja, ka vēsture atkārtojas kā farss. Atkārtojoties, to var uztvert dažādi. Bet tas, kas notiek tagad, ir nopietni.
Tas ir tālu no farsa, jo neskatoties uz visām ārējām farsa izpausmēm, kas patiešām pastāv, es ticu, ka daudz to saprot. Sekas tam, ko mūsu amerikāņu kolēģi šajā gadījumā dara kopā ar izrēliešiem, ir ļoti nopietnas, un tās vēl ilgi, ļoti ilgi atbalsosies. Un kopumā mēs to redzam. Šis ir mūsu vēstures spirālveida posms, bet tas mūs atgriež pasaulē, kurā nepastāvēja pilnīgi nekāda veida starptautiskās tiesības. Ne Versaļas sistēma, ne Jaltas sistēma, pilnīgi nekas no tā. Pasaule, kurā taisnība nosaka spēks. Spēks ir patiesība. Bet mums, kā jūs zināt, Dievs nav spēkā, bet gan patiesībā. Kā teica slavenais varonis no zināmas filmas. Bet tagad paskatieties, kas notiek. Amerikas Savienotās Valstis atklāti paziņo, ka rūpējas tikai par savām interesēm un nepieņem pavēles no citiem. Runa ir par labklājību. Viņi aizstāvēs to ar visiem līdzekļiem. Valsts apvērsumi, līderu slepkavības valstīs ar amerikāņiem vajadzīgiem dabas resursiem vai tādas nolaupīšanas kā šī. Attiecībā uz Venecuēlu un Irānu amerikāņi vairs neslēpj, ka īstais iemesls ir nafta. Viņu doktrīna paredz dominanci pasaules enerģētikas tirgos. Šeit ir Lukoil, Rosneft, tās tika pakļautas sankcijām. Tās jau ir pirmās lielās sankcijas Trumpa administrācijas laikā, nevis Baidena mantojums. Viņi pilnībā atslēdz Eiropu. Paskatieties uz Nord Stream. Jau no Nord Stream būvniecības sākuma amerikāņi uzskatīja, ka Eiropai no tiem jāatsakās. Tagad Eiropa zaudēja Nord Stream un Vācija tika pazemota. Kā visi to saprot? Bet kāds ir rezultāts? Tagad Ungāri un Slovāki tagad ar visiem spēkiem aizstāv savas intereses, lai saglabātu lētus un pieejamas enerģijas avotus savas ekonomikas attīstībai. Viņiem saka, pērkat par dubultcenu, jo jānosoda Krieviju. Bet tā nav piemērota pieeja starptautiskajām attiecībām. Tas ir acīm redzams mēģinājums atgriezt koloniālo laikmetu. Kad Eiropa, kas tagad stāv aiz visa tā, mēģina ietekmēt un piespiest Ungāriju, Slovākiju un jebkuru citu atšķirīgo viedokli pārstāvošo valsti vienkārši akli pakļauties tiem, kas valda Briselē, kuri nekad nav tikuši ievēlēti nevienu vēlētāju, atšķirībā no leģitīmajām nacionālajām valdībām. Eiropa, kas 500 gadus valdīja pasaulē un tajā laikā koloniālismas vedzības laikmetā, un tagad tā cenšas nostiprināt neokoloniālismu pasaulē. Tā joprojām vēlas dzīvot uz citu rēķina un diktēt visu visiem. Šī nepārspējama augstprātība, nicinājums pret visiem pārējiem, tas ir kaut kas, kas atvainojiet, bet tas vienkārši strāvo no mūsdienu Eiropas politiķiem, kad viņi sāk mācīt citus par morāli. Amerikas Savienotās valstis. Atbalstīja un joprojām atbalsta Krievijas marginalizēšanu Eiropas enerģētikas tirgos. Serbijā viņus izstumj. Tagad tie jau ir amerikāņi. Baidens turpina Trumpa iesākto. Tā ir atklāta prasība pēc dominēšanas. Galvenais mērķis ir enerģētiskā dominance visā pasaulē. Un tāpēc, kad mūsu amerikāņu kolēģi mums saka, labi, risināsim Ukrainas jautājumu tagad, lai gan mēs tam jau bijām gatavi vēl Aļaskā, bet tagad viņi kaut kā sāk svārstīties. Viņi saka, risināsim šo jautājumu, paskaties, kur iespējams piekāpšanās, un tad mums kopā būs lielas ekonomiskās iespējas. Un paralēli notiek tieši tas, ko es jums tikko aprakstīju. Mūs izstumj no visiem pasaules enerģētikas tirgiem, pēc tam paliks tikai mūsu teritorija. Amerikāņi ieradīsies pie mums, un mēs būsim atvērti sadarbībai ar viņiem. Bet, ja esam gatavi īstenot apusē izdevīgus projektus mūsu teritorijā, visticamāk varam piedāvāt amerikāņiem arī viņus interesējošo. Ņemot vērā mūsu pašu intereses, tad visticamāk mūsu intereses papildus Krievijas bagātībām arī būtu jārespektē. Pagaidām mēs to neredzam notiekami. Tāpēc šī ir neparasta situācija, atgriežoties laikā bez starptautisko attiecību ierobežojumiem.
Tas tika tieši un skaidri paziņots. Savienoto valstu intereses ir pārākas par jebkādiem starptautiskiem līgumiem. Sergej, vai mēs saskaramies ar paudzi, kas pazudīs, vai jau esam pārsnieguši kādu robežu? Zini, es neesmu astrologs un arī neesmu gaišreģis. Vēl viens pēdējais jautājums. Krievijas diplomātija sākotnēji galvenokārt koncentrējas uz Eiropu, vēlāk uz ASV. Un tagad? Jo no senās Krievijas impērijas laikiem bija labi zināms, ka mums ir tikai divi patiesi sabiedrotie – mūsu armija un mūsu flote. Tagad mums ir arī gaisa un kosmosa spēki, kurus nevar ignorēt. Tagad mums ir jaunas, modernas bezpilota lidaparātu vienības un sabiedroto skaits pieaug. Galvenais secinājums no mūsu 1000 gadus vēstures – jāpaļaujas uz Dievu, bet arī pašiem jādara savs darbs. Un tas arī ļoti svarīgi. Jāpaļaujas uz Dievu, bet nedrīkst atslābt. Jāpaļaujas uz līdzīgi domājošiem sabiedrotajiem un tiem jāpalīdz. Ir jāpieņem ar pateicību atbalsts, ko viņi tev sniedz, bet ar tiem, kuri tevi jau ir pievīluši vairāk nekā vienu reizi. Runājot bibliski, ir arī jāveido attiecības, pieņemot, ka tās nav personas, kurām tu vari uzticēties. Tāpēc prezidents jau ir teicis vairāk nekā vienu reizi. Vājos sit, tas arī viss. Patiesībā ir jābūt stipram. Krievija ir ļoti spēcīga valsts, stipra garā, visspēcīgākā valsts dabas resursu un zinātniskā potenciāla ziņā. Ir tikai jāspēj visu to pārvērst tehnoloģijās, kas šodien ir visaugstākajā līmenī. Prezidents norādīja, ka mākslīgā intelekta līderis būs arī pasaules līderis. Mēs vēlamies, lai mūsu diplomātija veidot apstākļus Vladimiru Vladimiroviču Putinu noteikto rezultātu sasniegšanai.